Mani sauc dāvis Rudolfs Zaķis. Esmu Ernests Bertas Meijas Gurķis piemiņas stipendijas saņēmējs. Šobrīd esmu certificēts zobārsts. Strādāju Latvijā, esmu specializējies estētiskās restaurācijās. Vienlaicīgi studēju jau vairākus gadus šobrīd doktorantūrā Amsterdamā, Amsterdamas Akadēmiskajā zobārstniecības centrā. Pats nāk no Valmieras pilsētas. Stipendijā pieteicos, tā kā mēs ģimenē esam 3 bērni, un vienlaicīgi man ir arī 2 brālis, kas mēs vienlaicīgi sākam studijas. Tas ģimenē bija diezgan sarežģīti mums visiem paspēt visu sagatavot priekš augstskolas, un savā ziņā augstāka izglītība mums vienmēr ir bijusi ģimenē tāda ļoti svarīga bāzes lieta. Studiju laikā liela daļa no mana brīvā laika es pavadīju tieši atnākot mājās pēc universitātes, lielāko daļu no tā es pavadīju vai nu gatavojoties papildus lekcijām, vai es jau apzinājos, ka es iešu uz zobārstniecību, ka man jau pievelk tajā visā detaļas un savā ziņā tā ir arī estētika. Un līdz ar to lielāko daļu no savu brīvā laika pavadīju kaut kādā veidā šīs prasmes cenšoties apgūt, kas bieži vien bija zobu grebšana no ziepēm, zīmēšana ļoti daudz un lielos apjomos. Es domāju, ka pēdējā gadā, kamēr es vēl biju universitātē, pēdējā gadā es pavadīju vairāk kā 100 stundas tīri trenējoties, to darot mājās. Ko es, protams, nebūtu varējis darīt, man būtu jāapvieno tas ar 1 vai 2 darbiem. Kad es saņēmu Edvīna Samuļa stipendiju par izcilību, vēstuli tālāk nokļuvu līdz manai universitātē, un tad man bija, kā es saku, man kompliments izteica arī tā laika stomatoloģijas fakultātes direktoru, un ar viņiem bija atsevišķa saruna par to, ko es varētu darīt nākotnē. Tas savukārt man pavēra durvis strādāt lielākajā klīnikā Latvijā, kas ir Stomatoloģijas institūts. Zinātne ir viens tāds ļoti liels aicinājums manā dzīvē. Kā rezultātā es, protams, to gribu darīt arī Latvijā. Tas ceļš ir bijis šobrīd uz to dažāds. Esmu strādājis arī vairākus gadus par pasniedzēju Latvijā ar studentiem, esmu strādājis par pasniedzēju Eiropā. Šobrīd arī īstenībā ir tā, ka es jau esmu ar 1 kāju atpakaļ Latvijā, un man pēc doktorantūras beigām mans mērķis ir tikai un vienīgi savu praktisko zinātnisko darbu darīt Latvijā. Tas nebūs viegli, es to lieliski apzinos, es nemeklēju vienkāršākos ceļus, bet jā, visi tie domino kauliņi no tā brīža, kopš es saņēmu stipendiju, no tām lietām, ko es darīju tam papildus, līdz tam, kur es esmu šobrīd. Ja kāda no tam daļas būtu izlaista, tad es nebūtu tur, kur es esmu šobrīd. Mans novēlējums fondam būt tādam, kāds viņš ir līdz šim. Man, godīgi sakot, visa pieredze ar fondu bijusi absolūti pat labākā, bez mazākām aizsaršanām, līdz ar to man nav nekas īsti teikt, ko var darīt labāk, jo šobrīd man šķiet, ka jau ir labāk. Vienīgais, protams, mēs varam cerēt uz to, ka ideālā pasaulē varbūt studenti, kuriem stipendijas ir vajadzīgas, samazinās, kad, teiksim, Latvijā mēs kā cilvēki augam un mainamies. Bet stipendijātiem es gribētu teikt, ka tur es būšu varbūt asāks, tur es gribētu teikt, ka ir jāsņemās, ir jādara lietas. Tas laiks, kas jums šobrīd ir dzīvē, ir paredzēts, lai mācītos. Pēc gadiem 10, ticiet man vai ne, jūs negribēsiet mācīties, jums nebūs laiks mācīties, un tas būs daudz grūtāk. Tā jaunā mašīna, ko jūs varbūt nopirksiet pēc gada, šobrīd jums tā liksies kā dzīves sasniegums, pēc gadiem 5 tas liksies pilnīgi nekas. Savukārt tas 1 gads, ko jūs šobrīd varat veltīt izglītībai, jums atvērs 10 gadus nākotnē. Tā kā svarīgākais ir darīt.